Labdien, mīļie! Neņemiet ļaunā, kā ar to tehniku tā gāja, kā gāja, bet, tehnika ir tehnika. Ar Dievu tā nav. Ar Dievu tā nav. Dievam pieder visa vara, viņš visu kontrolē, viņš visu zina, viņš visu var. Tas nav tā kā ar cilvēkiem. Un Dieva domas nav mūsu domas. Bet mēs kādreiz, mēs esam cilvēki. Un gatavojoties šodienai, braukt ciemos uz jubileju, runāt jums Dievu vārdu, kā vienmēr katram mācītājam tas ir izaicinājums. Ko tad teikt? Dieva vārds ir daudz. Dieva vārda ir. Pietiek visiem. Pamācībai, pārmācībai, pamudināšanai. Bet ko tad tieši šodien? Un dīvainais bija tas, kas man piesējās, es atvainojos par terminu, ja, tas, kas man piesējās un skanēja visu laiku, tas nebija Dieva vārds. Es laikam gadi nākuši tādi, ja, kad labāk atcerās to, kas ir bijis jaunības gados, nekā to, kas ir bijis vakar varbūt. Viens dzejolis, kas ir mana gada gājuma vai varbūt mazliet jauna. Es nezinu, ko tagad māca, tiešām. Vai Raini māca un cik daudz māca. Un tad viens Raiņa dzejolis man visu laiku skanēja, es domāju, kāpēc es viņu atceros? Kāpēc es viņu atceros? It kā labs dzejolis, bet tomēr tur, kad es viņu norunāšu, jūs arī sapratīsiet. Un tā tas kungs teica, par to tad arī runā. Dzejolis, Rainis, pats. Priekš citiem darbodamies attīsti, pats savus spēkus negurstošā karā. Un mūžīgs darba lauks būs tavā varā. Un mūžam jaunots spēks un ieroči. Labi vai ne? Bet sargies būt kā nabadzīgie garā, kas sevi projām sviežot laimīgi, uz tevis pļaus un samīs tevi barā. Arī nav slikti. Un tad nobeigums. To gan es neatceros. Pats cīnies, palīdz domās, spried un sver. Pats esi kungs. Pats laimēji durvis sver. Un tad es sapratu, ko tas kungs grib no manis. Lai es runāju par vienu kārdinājumu. Par vienu kārdinājumu un, var teikt, lamatām, kas bieži vien arī kristiešiem, īpaši mācītājiem kādreiz, tas nav. Paldies Dievam, es arī no visa tā, kas jau notika, es sapratu, ka tas nav pamudinājums kaut ko mainīt mācītājiem, bet ka tas ir, varbūt arī atgādinājums un arī brīdinājums arī draudzei. Un arī mācītājiem, protams. Tad lūk, šodien tas kungs aicināja man runāt par tā kunga prātu. Tā kunga prāts vai mans? Un mēs zinām, ka mēs lūdzam Dievam, lai viņš piepilda lūgšanās, un arī, kad mēs arī lūdzām pēc tā kunga prāta. Bet dzīvē, sevišķi pēdējā laikā, mēs zinām, viss notiek pēc Dieva vārda. Pēdējos laikos tas viss vairojas. Un tad, vispirms par to nepareizo virzienu. Mūsu plāni vai Dieva plāni mūsu dzīvē. Jūdas vēstule, 1. nodaļa, vienīgā nodaļa. 8., 12. līdz 13. un 16. pāns. Tāpat arī šie, sekodami saviem sapņiem, apgāna miesu, nicina augsto valdnieku, zaimo debesis varas. Viņi ir kauna traipi jūsu mīlestības mielastos, bez bijības mielodamies līdz ar jums, sevis pašu ganītāji. Vēja dzenāti bezūdens mākoņi, koki, kas rudenī bez augļiem, 2 miruši, izrauti ar saknēm. Trakojošas jūras bangas, kas izgāž putās savu pašu kaunu, nomaldījušās zvaigznes, kam lenta mūžīgā galējā tumsa. Un 16. pants. Tie ir kurnētāji, kas sūdzas par likteni un dzīvo savās kārībās. Tie ar savu muti runā lielus vārdus, glaimodami acu priekšā sava labuma dēļ. Un arī 2. vēstulē Timotejam Pāvils runā 2. Timotejam 4, 3 līdz 5 par to, kas būs pēdējos laikos.
Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā no ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās. Paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam. Un varētu domāt, ka tas ir tikai tagad. Tas ir tikai tagad, pēdējos laikos nācis, bet nav jau nekā jauna šai pasaulē. Un arī vecajā derībā, Jeremijas, pravietis Jeremija 14. nodaļā, 10. pantā saka, tā saka tas kungs par šo tautu. Tie mīl šurpu turpu skraidīt, tie netaupa savu kāju, bet tam kungam nav labs prāts uz tiem. Tagad tas kungs piemin viņu noziegumus un soda viņus grēkus. Un Salamans mācītājs 5. nodaļā no 1. līdz 6. pantam. Neesi par daudz ātrs ar savu muti, un lai tava sirds savā trauksmē nepārsteidzis kādu vārdu izrunāt Dievu priekšā. Jo Dievs ir debesīs, bet tu esi virs zemes. Tāpēc, lai maz ir tavu vārdu. Jo kur ļaudis visai nodarbināti, tur rodas sapņi. Un kur daudz vārdu, tur rodas muļķīgas valodas. Ja tu esi Dievam devis solījumu, tad nekavējies to izpildīt, jo viņam nav labs prāts uz neprašām. Ko tu esi apsolījis, to pildi. Labāk ir nesolīt, nekā solīt un nepildīt. Neatļauj savai mutei tevi apgrēcināt un neizsakies Dieva vēstneša priestera priekšā, ka ir notikusi pārsteigšanās. Kāpēc, lai Dievs apskaišas par to, ko tu esi izrunājis un neļauj tavam roku darbam labi izdoties? Un kāpēc es to visu lasu? Tas kungs brīdina un atgādina to, ka lai mēs neaizraujamies pārlieku paši ar saviem plāniem. Vajag plānot. Tas kungs arī saka. Mana mīļākā rakstu vieta Salamana pamācības 21. nodaļa, 31. pants. Kurš zina? Pāreizi. Zirgus gan poškaujai. Tātad kaut kas tomēr ir jādara. Bet uzvara tā nāk tikai no tā kunga. Bet kā tad bieži notiek? Saplānojam lielus plānus, darīsim to, būs tad evaņģelizācija, mums ir jādara darbi, jārunā uz cilvēkiem, lai draudze augtu, aizmirstot to, ka tas kungs ir tas, kas pievieno draudzei. Vai ne? Un ir arī vārds, nebīsties mazais ganāmais pulciņš. Nav svarīgi, cik mūsu ir. Nav svarīgi, cik liela ir draudze. Protams, tam nāk savas robežu paplašināšanas ar lielāku draudzi, dažādos veidos. Un līdz ar to Dievu vārdu var plašāk pasludināt. Tas viss ir labi, Dievam pret to nekas nav pret, bet ne mūsu plāni ir galvenais. Mums nevajag plānot šo tādu kvantitāti vai kvantitātes rādītājus, kā mēs pieaugsim, cik mēs jaunus draudzes locekļus atvedīsim. Tad tas viss būs kas? Pašu darbi. Un ja tas tā nepiepildīsies, es tikko lasīju no Salamana mācītāja. Mēs būsim tam kungam teikuši, mēs to izdarīsim, bet mēs to nevaram paši izdarīt. Tas kungs var, mēs ne. Mēs varam, un ko līdz tādas apņemšanās, ko mēs paši savā spēkā varam darīt. Un tas nav tik nevainīgi. Tas nemaz nav tik nevainīgi. Tālāk es lasīšu šobrīd no Jēkaba vēstules 4. nodaļa, 13. līdz 16. pants. Nu tad jūs sakāt, šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu. Jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu, jo tā ir tvaiks, kas uz īsu brīdi ir redzams un tad izgaist, kur jums būtu jāsaka, ja tas kungs tā gribēs. Mēs dzīvosim un darīsim to un to. Bet tagad jūs lielāties savā augstprātībā. Katra tāda lielība ir ļauna. Un visiem tiem, kuri tā dara un to panāk un kaut kādi rezultāti jau kādreiz arī ir, un kaut kādi arī šķietās tādi redzamas lietas, ne viss, ko cilvēka acis redz, ne viss tas ir Dievam tīkams. Arī tad, ja mums liekas, it kā pēc Dievu vārdu pasludināt, ļaunos garus izdzīt, dziedināt. Tas taču ir labi, vai ne? Tas viss ir labi.
Bet ja mēs to esam darījuši pēc saviem plāniem un sava prāta un savas gribas, jo var izdarīt arī Dievu to, ko Dievs negrib, ja tu dari it kā pareizu lietu. Bet ne laikā, ne vietā, ne tev tas bija paredzēts. Tas bija jādara citam. Bet tu izdarīji, tāpēc, ka tev ļoti gribējās. Nu, piemēram, man gribās kādu kalpošanu. Nu, ticiet man, te priekšā stāvēt nav vienkārši. Tas nemaz tik viegli nav. Vai slavēšanā. Jauki dziedāt, visi uz tevi skatās, vai ne? Nu, kādam tas patīk. Bet ja tev paredzēts nevis stāvēt, nevis būt slavēšanā, bet kaut vai vārdu gatavot, vai ar svētdienas skolā darboties, tas ir tas, ko Dievs ir tev nolēmis, ko viņš gribējis. Varbūt pēcāk tu būsi kaut kur citur, bet tagad ir tas, kas jādara. Un ja tu nebūsi darījis to, ko Dievs ir gribējis, tavā dzīvē, tajā laikā, tajā brīdī, tu būsi izdarījis visu savā spēkā. Un tad var iznākt Mateja evaņģēlijā 7. nodaļā, 21. līdz 23. pants, ka laikā, kad nāks Jēzus atkal, tad, kad viņš nāks tiesāt jau, tad var iznākt arī tā, ne katrs, kas uz mani saka, tā saka Jēzus, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Eita nost no manis, jūs ļauna darītāji. Un kā jau es teicu, tas nav nekas jauns. Tas nav nekas jauns, ka Dievs vēlas, un arī gudri Dieva vīri, katreiz pirms, vai arī gudrs Dieva sievas, visiem tas ir. Mēs esam viens. Vienādi, visi vienlīdzīgi. Pajautā tam kungam, kā būs darīt, kāds ir viņa prāts. Es nesaku, ka tas ir jādara katrā solī. Stāvot pie krustojuma, pie zaļās gaismas, nevajag jautāt tam kungam, man iet pāri vai neiet. Mēs zinām, pie zaļās gaismas jāiet, vai ne? Un katrā tādā sīkā solī tas nav jājautā. Bet tādās lielās, izšķirošās lietās, ko man būs darīt, kādu ceļu iet, kā arī mēs jautājām, mums būs braukt uz Valmieru vai nebūs braukt uz Valmieru. Tas ir nopietni. Vai būs runāt vai nebūs runāt vārdu. Vai arī jāsaka mācītājiem, piedod, tas kungs saka nē. Nu, aicini citu, tātad citam jābrauc. Bet tas kungs deva atbildi pozitīvu, un te es esmu. Lūk, un tāpēc, kā vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā, no 15. līdz 17. pantam, atvainojiet, ka es tik daudz jums lasu Dievu vārdu, bet tas ir labi. Jo ne jau mani vārdi, lai jūs pārliecina. Tas kungs, tā kunga vārds. Tas ir svarīgais. Es tikai kā es viņu saprotu, tā es dalos. Vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā, 15. līdz 17. pants. Tad raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Un rakstu vieta, kurai es pārlecu pāri, un droši vien, ka brālis jau bija uzlicis no 1. ķēniņa grāmatas, 22. nodaļas. Tomēr es jums arī to nolasīšu. Tas ir stāsts par Izraēla un Jūdu ķēniņiem. Tā pagāja 3 miera gadi, un nebija nekāda kara starp Aramu un Izraēlu. Bet 3. gadā Jūdas ķēniņš Jošafats devās leju pie Izraēla ķēniņa. Un Izraēla ķēniņš sacīja saviem darbiniekiem: vai jūs zināt, ka Gileādas Ramatu pienākas mums? Bet mēs vilcināmies to izraut no aramiešu ķēniņa rokas. Un viņš vaicāja Jošafatam: vai tu esi ar mieru kopā ar mani iesākt karu Gileādas Ramatus dēļ? Un Jošafats atbildēja Izraēla ķēniņam: man klāsies, kā tev klāsies. Manai tautai, kā tavai tautai. Maniem zirgiem, kā taviem zirgiem. Kā ķēniņi dara? Vienojās, tad mēs iesim tam 3.
pateiksim viņam, ko mēs par viņu domājam, un lai viņš atdod to, kas ir mūsu, vai arī nav, vai arī mēs tā domājam, ka tas ir mūsu. It kā viss, bet Jošafats ir gudrs ķēniņš, taču Jošafats ieteica Izraēla ķēniņam, ja pajautā tomēr, kāds ir tā kunga prāts. Gudi ķēniņi arī senos laikos prasīja tam kungam padomu. Mūsu dienās paši zināt, nevienmēr. Pieņem, nolemj, dara, gribējām kā labāk sanāca, kā parasti. Tā nu tas ir. Bet nekurnēsim par to. Atcerēsimies, ka mēs visi, un arī visi ķēniņi, visas valdības, tie visi ir Dieva rokās. Visi ir Dieva rokās, un nav citas varas virs zemes, kā tikai no tā kunga. Un viņš zina, kāpēc. Viņš zina, kāds ir viņa nodoms. Piebremzēšu, savādāk pārāk daudz aiziešu citā virzienā. Nu, lūk, bet turpināsim runāt un meklēt, kāds ir tā kunga prāts. Un mēs jau lūdzām no Mateja evaņģēlijas 6. nodaļas, kā Jēzus mūs ir mācījis, tavs prāts, lai notiek, un es vēl nolasīšu vēlreiz. Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa, 7. līdz 13. pants. Bet Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Tad nu netopiet tiem līdzīgi, jo jūsu tēvs jau zina, kā jums vajag pirms jūs viņu lūdzat. Tāpēc jums būs tā lūgt. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā. Bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Amen. Un Jēzus lūgšana tēvam Lūkas evaņģēlijā 22. nodaļā 42. pantā un sacīja, tas Jēzus sacīja, tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri no manis, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Un tāpēc mēs esam aicināti vienmēr lūdzot kaut ko priekš sevis pēc sava, ko mēs gribam, neaizmirst. Ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Atceroties, protams, visu to, ko Dievs jau ir apsolījis. Visus viņa apsolījumus, kur mēs zinām, kāds ir viņa prāts. Viņa prāts ir mūs dziedināt. Viņa prāts ir mūs pacelt, stiprināt, atspirdzināt. Tas ir viņa prāts. Viņa prāts ir mūs svētīt, ja mēs negrēkojam. Viņa prāts ir vienmēr mums palīdzēt piecelties, ja mēs esam sagrēkojuši, paklupuši. Tas ir viņa prāts. Un turpat mēs varam neteikt, kungs, ja tas ir tavs prāts, ja nu šoreiz tu savu apsolījumu esi nolēmis nepildīt, ieklausieties, ko es pateicu. Un nav sašutuma vētras. Dievs savus apsolījumus nekad nemaina, jo viņa vārds ir jā un āmen. Ja viņš ir teicis, viņš arī pildīs. Ne tā kā cilvēki, vai ne? Un cilvēki bieži vien ne tāpēc, ka viņi ļauni būdami, kaut ko grib piekrāt vai kaut ko neizdarīt, vai cilvēki jau to negrib parasti. Nesanāca. Mazliet pārsteidzīgi apņēmos, mazliet pārsteidzīgi apsolīju, mazliet pārsteidzīgi nepaprasīt tam kungam, vai tas ir viņa prāts, vai viņš pavērs ceļu, vai viņš darīs. Mēs arī lūdzām ar Ligitu šodien braucot šurp, lai tas kungs mūs pavar ceļu, lai viņš mūs vada, lai viss notiek. Un tas bija tā kunga prāts, un mēs esam šeit. Atkal pie tā atgriežos. Jo dzīve mums ir pilna ar liecībām. Pilna ar liecībām. It kā tādām sīkām, bet tā ir mūsu dzīve. Dievs mūs vienmēr vada, vienmēr piepilda savu vārdu, to, ko viņš ir apsolījis. Un tāpēc visdrošāk vienmēr ir paļauties uz viņu. Un vēl no Mateja evaņģēlija 21. nodaļa. Varēju jau neteikt, bet ja jau esmu ielicis rādīšanai, tad padalīšos. Mateja evaņģēlijas 21. nodaļa, 28 līdz 31. Par to arī pārdomāt, ka ne jau katreiz tas, kurš saka, es darīšu, es pildīšu, es būšu uzticams, ir tas, kurš patiešām izdara. Bet tas, kurš izdara, ir uzticamais.
Tātad Mateja 21, 28 līdz 31. Bet kā jums šķiet? Kādam cilvēkam bija 2 dēli, un viņš gāja pie pirmā un sacīja: dēls, ej un strādā šodien manā vīndārzā. Un tas atbildēja un sacīja: jā, kungs, bet viņš negāja. Viņš aizgāja pie otra dēla un sacīja tāpat. Tas atbildēja un sacīja: es negribu. Pēc tam viņam palika žēl un viņš aizgāja. Kurš no šiem 2 ir darījis tēva prātu? Tie saka, tas bija stāstīts farizejiem, tie saka pēdējais, tad Jēzus saka tiem: patiesi es jums saku, muitnieki un netikls drīzāk nāks Dieva valstībā nekā jūs. Kāpēc viņš to saka? Jo farizeji saka: jā, kungs, mēs darīsim, mēs pildīsim, visiem jāpilda. Un kā ir patiesībā? Es netiesāšu farizejus. Jēzus par viņiem teica jau vārdu. Viņš zināja, kāda bija farizeji tajā laikā, ka tie tikai ārēji bija. Mūsdienās jau arī tā gadās, vai ne? Satiekat kādu, ja, tik svēts, tik tāds, garīgs cilvēks. Bet paskaties viņa dzīvē, ar tiem darbiem ir kā ir. Vārdi ir labi, izskatās labi, viss ir labi, tikai darbu nav. Vai arī darbi nav pēc Dieva prāta, darbi ir pēc sava plāna, pēc savas gribas, pēc sava nodola. Rezultāti kaut ko jau cilvēks arī spēja, ja Dievs atļauj. Bet viņi nekad nav tādi, kā tas ir ar Dieva svētību. Un visbeidzot, ko Dievs no mums prasa? Vēstulē Efeziešiem, 2. nodaļa, 8. līdz 10. pants. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Dievs jau mums visu ir sagatavojis, visus mūsu labos darbus. Tā ka mums tikai atliek izzināt viņa gribu un piepildīt viņa prātu. Ne mums kaut kas jāplāno. Mums ir tikai jāpaņem viņa plāns, jādabū no viņa plāns un jāpilda. Un mums viss soksies, jo viņš tā ir teicis. Un 1. Samuela grāmatā, 15. nodaļā, 22. un 23. pirmā puse. Un Samuēls sacīja: vai tad tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem? Tas ir par mūsu darbiem, par mūsu pūlēm, par mūsu arī upuriem, ko mēs upurējam laiku, upurējam līdzekļus, ieguldamies, upurējam veselību kādreiz. Nekā par paklausību tā kunga balsī. Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir labāka nekā auna tauki, bet nepaklausība ir kā buršanas grēks. Un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Un redziet, un te mēs nonākam pie tā, ko Jēzus saka Mateja evaņģēlijā 7. nodaļā. Paklausība un nepaklausība var darīt it kā pareizus darbus, bet ne pēc Dieva prāta. Nepaklausot Dievam. Vispār neuzklausot viņa balsi, ko viņš saka, ko darīt, ko nedarīt. Un viņš pielīdzina burvjiem ļoti skarbi. Nepaklausība ir kā buršanas grēks, un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Un tas, kurš vēl ir stūrgalvīgs, kurš sāk saprast, ka viņam vajag piesaukt Dievu prātu, un meklēt Dievu vaigu un saprast, ko Dievs grib, viņš paliek stūrgalvīgs, un tas arī ir smagi. Un mēs jau zinām, tie ir tādi grēki, buršana un dievekļu elku kalpošana. Jo, skaidrs, tādi jau netiks debesu valstībā. Bet redziet, nepaklausība un stūrgalvība tam ir pielīdzināma. Un visbeidzot, 1. korintiešiem, 4. nodaļa, 2. pants. Uz ko mēs esam aicināti, lai mēs tā dzīvotu, un es ticu, ka jūs tādi arī esat, un lai jūs pie tā arī turaties, un turpinat tādi būt. Un atceraties tos brīdinājumus, ko tas kungs man lika jums pateikt, tādiem nekļūt, kādiem nekļūt. No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. Un kāds tad ir uzticams namturis? Tas, kurš paklausa
nama kungam. Kurš ir mūsu nama kungs? Mācītājs? Nē. Jēzus Kristus. Viņš ir mūsu kungs. Un mums atliek visiem, katram vienam savā vietā, paklausīt viņam. Tam, ko viņš saka, meklēt viņa prātu savās dzīvēs. Meklēt viņa prātu savā kalpošanā, meklēt viņa prātu visās savās dzīves norisēs. Svarīgos notikumos, svarīgos pavērsienos, pagriezienos, kas atstās ietekmi uz visu mūsu turpmāko dzīvi. Vienmēr. Lai tas kungs mūs uz to svētī, ka mēs to arī darām. Āmen. Mīļais kungs, paldies par tavu vārdu, kungs. Paldies par tavu brīdinājumu vārdu, kungs. Ka tu mūs brīdini, kungs, kādās kārdināšanās nekrist, kungs, uz to spiež pasauli, kungs, to māca dažādas pasaulīgas gudrības, kā mums būt sekmīgiem, kā mums būt veiksmīgiem, kungs, kas spiežās iekšā arī, kungs, draudzēs, kungs, pasargi mūs no tā, kungs. Lai mēs vienmēr meklējam tavu prātu un tavu vaigu, kungs, un sekojam, kungs, tavai gribai, kungs, nesavējai, kungs. Un kad mēs lūdzam, kungs, no tevis, kungs, lai mēs, kungs, pārdomājam, ko mēs lūdzam, kungs. Un visu, ko mēs apņemamies, lai mēs neaizraujamies ar daudz apņemšanos, ar lieliem plāniem, kurus mēs sakam, mēs to darīsim, kungs, jo visas lietas var notikt tikai tad, ja tu dari, kungs. Kā jūdu tauta, ko Mūzes teica, kungs, tev, kad tu gribēji izvest ebreju tautu no Ēģiptes, viņš teica, ja tu neiesi, mēs nekur neiesim. Ja tu nenāks ar mums, mēs neiesim. Kungs, ka mēs vienmēr staigājam ar tevi, kungs. Un ja tu neeji, kungs, mēs arī stāvam, kungs, un gaidam tavu prātu un tavu gribu. Kad tu celsies, mēs ar tevi, kungs. Tev vienam gods, slavu un pateicību, kungs, un tev visu vadību atdodam, kungs. Jēzus vārdā. Āmen.